Mums visiem ļoti patīk dzīvot komfortā, bet tas mums nedos nekādu glābšanu. Glābšanu mums dod, ja mēs pildām Dieva gribu, bet Dieva griba ir tāda, lai mēs kļūtu par viņa mācekļiem. Un tas nemazam nav tik sarežģīti. To mēs varam iegūt baznīcā. Kad mēs esam baznīcā, mēs zinām, kas ir Dieva griba. Priekš tam mums ir mācītāji, mums ir līderi, un mums nekas pašiem nav jāizdomā, kā izdabāt Dievam vai kā viņam kalpot. Un Dieva griba ir kļūt par viņa mācekļiem, un to mēs varam izdarīt tad, kad mēs sekojam Dieva cilvēkiem, klausamies cilvēkus no Dieva, kuri ir visos laikos tādi bijuši, arī vecajā derībā, jaunajā derībā. Un, lai mēs to visu sasniegt, mums ir jādzīvo ne pēc komforta, bet pēc gara. Un to mēs sasniedzam tad, kad mēs kalpojam Dieva cilvēkiem, kā to darīja Isus Navins, kad viņš kalpoja Mozum. Viņš par to saņēma atalgojumu. Viņš ieguva apsolīto zemi. 2 miljoni aizgāja bojā pa 40 gadu laikā, bet 2 tikai sasniedza. Un mums ir jācenšas iegūt Dievu valstību, un mēs arī par to saņemsim atalgojumu tad. Jo mēs šeit dzīvītē atradamies neilgu laiciņu tikai, salīdzinot ar mūžību, tas nav nekas. Un, mums jāatsakās tāpēc no daudzam komfortam. Miesai tas nepatīk, nē, bet pēc tam tas iesēžas Dieva vārds mūsu sirdīs un izmaina mūsu domāšanas veidu, un mēs tad sākam dzīvot pēc Dieva gribas. Un kad mēs sasniedzam Dieva gribu, mēs pildam, to mēs varam veikt ar sludināšanu. Mēs sludinām, mēs palīdzam celt baznīcu, Dievu gars caur cilvēkiem, kuri aicina citus uz baznīcu, saņem par to atalgojumu. Un tādā veidā Dievu gars darbojas ar cilvēkiem. Un tādā veidā mēs pildam Dieva gribu. Nevis pašiem, kā ienāk prātā ticēt, es sēžu mājās, ticu, un viss ar to pietiek. Tā nav nekā ticība Dievam, tas nav nekas, tā ir. Tāda ticība neko, vispār pilnīgi neko nedod. Un Sātans to izmanto. Bet mums jāiet baznīcā, lai mēs dabūtu mācekļi, kaut vai mēs būsim mācekļi status, un tad mēs sāksim pildīt Dieva gribu, un mēs jutīsimies komfortabli savādāk.